Sveiki, skatītāji! Šis video būs par būvju pārvietojamību, un es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, vai tiešām kādreiz ir gadījumi, kad mēs varam teikt, būves brauc. Parasti nekustamo īpašumu pārvaldības kontekstā tiek uzskaitītas dažādas nekustamo īpašumu pazīmes. Tādas kā, piemēram, nekustams īpašums ir zeme un tās sastāvdaļas, vai apbūves tiesība un tās sastāvdaļas, unikalitāte, uzsverot, ka nav divu vienādu nekustamo īpašumu, reģistrējamība, atzīstot, ka ne visi nekustami īpašumi ir reģistrēti, un tomēr reģistrējamība pilnīgi noteikti ir viena no nekustami īpašumu pazīmēm. Kā arī ģeogrāfiskās koordinātas. Ģeogrāfiskās koordinātas ir zemes gabalam. Bet kā ir ar būvēm? Arī būvēm, protams, var noteikt atrašanās vietu, un tātad ģeogrāfiskās koordinātas. Bet vai šīs koordinātas var tikt izmainītas? Citiem vārdiem sakot, vai būves var tikt pārvietots. Un šeit ir jāatcerās ļoti svarīgs aspekts. Būves tiesiskais status un fiziskās īpašības. Būves juridiskais status pilnīgi noteikti apliecina to, ka būve ir nepārvietojama. Būve ir zemes gabala sastāvdaļa, būve par to kļūst būvniecības procesa rezultātā, un šādā izpratnē būve nekādā gadījumā nav pārvietojama. Būves fiziskās īpašības varētu būt pilnīgi pretējas. Būve pat varētu būt ļoti viegli pārvietojama. Būves, kā zināms, arī var tikt nojauktas. Būves var iet bojā karadarbības rezultātā, dažādu dabas katastrofu rezultātā, tsunami, ugunsgrēku gadījumā. Tātad, tie ir tādi ekstremāli gadījumi. Bet atbildot uz jautājumu, vai būve var fiziski tikt pārvietota, pilnīgi noteikti jā. Pilnīgi noteikti būves fiziskā pārvietojamība var nesakfrist ar tās juridisko statusu, jeb to, ka būve ir zemes gabala sastāvdaļa, neskatoties uz to, ka tā ir samērā viegli pārvietojama. Un savukārt tādas lielākas būves, jau kā mūra būves un tam līdzīgas, visā pasaulē tiek pārvietotas un ir tikušas pārvietotas simtiem un tūkstošiem gadījumu. Un, protams, mūsdienās, jo īpaši interesanti ir tie gadījumi, kad būves tiek pārvietotas neizjaucot, un jo īpaši kādas lielākas attālums, tas vienmēr izraisa ļoti lielu sabiedrības interesi. Bet atceramies vienu, ka šī būve pārvietošanas gadījumā notiek būvniecības process, ja tā varētu teikt, un būve tiek nojaukta vai atvienota, ja tā varētu izteikties, no viena zemes gabala, tas ir būvniecības process, un savienota ar kādu citu zemes gabalu, šajā gadījumā būve no juridiskā statusa kļūst par pilnīgi citu nekustamo īpašumu, jeb citas zemes gabala vai apbūves tiesības sastāvdaļa. Latvijas civilikumā ir noteikts, ka ķermeniskas lietas ir vai nu kustamas vai nekustamas, raugoties pēc tā, vai tās var vai nevar pārvietot, ārēji nebojājot no vienas vietas uz otru. Šeit jāatceras, ka civilikums Latvijā stājās spēkā 1938. gadā, un pirms tam gan arī norma bija līdzīga arī spēkā Latvijā. Šajā laikā pastāvēja zemes un būvju vienotības princips. Šis princips mūsdienās ir izjaukts, kā arī mūsdienās vadošā doma gan anglo-amerikāņu, gan ģermāņu tiesības saimnes valstīs ir tāda, ka
ne jau savienojamība ar zemi, būves savienojamība ar zemi ir galvenais. Tas ir svarīgs, tas parasti tiek analizēts, bet tas nav vienīgais, tas nav svarīgākais kritērijs, un atziņa ir vienota, ka ne tikai nepārvietojamība vai savienojamība ar zemi ir jāvērtē ir arī mērķis. Kāds ir mērķis būvei atrasties vienā noteiktā vietā, būt savienotai ar zemes gabalu, un ja šis mērķis ir, ka būve atradīsies vienā noteiktā vietā ilglaicīgi vai varētu pat teikt bezgalīgi, tad neskatoties uz to, ka savienojamības līmenis ir ļoti zems vai pat nekāds, būve varētu tikt atzīta par zemes gabala sastāvdaļu. Un pretējais, ja savienojamība būtu ļoti stipra, ja iztrūkst šī te mērķa, tad būve varētu nebūt zemes gabala sastāvdaļa, un tā tad nebūtu nekustams īpašums. Tātad bez šiem diviem, starp citu, kritērijiem, viens ir savienojamība un otrs ir mērķis, ir jāceras, ka vēl arī trešais, un to atzīst lielākoties pētnieki, kā jau teicu, gan anglo-amerikāņu, ģermāņu tiesību saimnes valstīs, kāda ir tradīcija noteiktā valstī. Varētu būt, ka līdzīgas, pēc fiziskajām īpašībām līdzīgas būves vienā valstī kļūst par zemes gabalu sastāvdaļu, bet otrā valstī nekļūst par zemes gabalu sastāvdaļu. Tātad šajā vietā būtu jāceras, ka mūsdienās ļoti plaši tiek piemērots dažādas, ja tā varētu teikt, netipiskas dzīvesvietu risinājumi, piemēram, pat bezpajumtniekiem, dažādas mājiņas vai tādas kārbas, vai kā to varētu teikt, kas, protams, parasti nav būves. Tāpat arī ir vesela kustība ar saucamajām tiny home vai mazajām mājām, kas vairums gadījumu ir traileri vai piekabes vai dažādi transporta līdzekļi, un tomēr nevienmēr šīs te mazās mājas, atkal jau, kā jau teicu, saskaņā ar vietējo tradīciju, ar vietējo likumdošanu, varētu būt kādi konteineri vai fabrikā iepriekš ražotas būves, kuras tiek skaņotas kā būves un kļūst par zemes gabalu sastāvdaļu, bet tas ir jāskatās katru konkrēto gadījumu atsevišķi, un, kā jau teicu, šis te mazo māju kustība pat varētu būt vai tendence, jo īpaši dienvidu valstīs ir samērā populāru un diezgan plaši tiek pielietot. Par to, protams, var ļoti daudz informāciju atrast internetā. Tas nav mans šīs dienas galvenais stāsts, to varbūt kāda atsevišķā video varētu būt, lai gan bez manis ir jau ļoti daudz laba informācija nofilmēta, jūs varat paskatīties par šīm te mazajām mājām vai tiny home. I'm on a journey to discover the very best of small space design. Join me on my travels as I visit people who live in incredible tiny homes packed with clever features. Together, we get to know their stories and insights into downsized living. And I'll never own a normal home because I refuse to get a mortgage. I'm not just watching from the sidelines though. I get stuck in with my own build projects, such as my tent home in the forest and my very own tiny house on wheels. My videos are packed with information to help others who are planning on building and living in their own tiny homes. You can learn pretty much everything you need just from YouTube. So come along with me for the ride, and together let's discover what it means to be living big in a tiny house. Šo mazo māju vai tiny home statusu ir jāskatās saskaņā ar katras konkrētās valsts likumdošanu. Tas vai tie ir transporta līdzekļi, vai tās ir būves, kas ir skaņojums un kļūst par zemes gabalu sastāvdaļu, tā tad ir katrā konkrētajā gadījumā iespējams, tas ir atšķirīgi. Mans šī video mērķis nav stāstīt par šīm mājām, bet patiešām būvēm, par pārvietojamām būvēm, un man nāk prātā kāds mans darba kolēģis Mārtiņš Metāls, būvnieks, būvuzraugs, kurš savā darba vietā pie sienas pielika kādu bildi ar baznīcu uz ritiņiem. Un ar ko tad šī bilde ir tik nozīmīga? Būtu vērts pajautāt pašam Mārtiņam. Šī būve ir unikāla ar to, ka 13. gadsimta būve, kuras svars ir 660 tonnas, tiek pārvietot 12 km attālumā, ēkas augstums ir 20 metri,
un tā ir mūra ēka, kuru, lai pārvietot, ir jāveic konstruktīvu pastiprināšanu, tie ir milzīgi darbi, un, lai tos pārvietotu pa ceļiem, tad jāpastiprina ir visa infrastruktūra, gan ceļi, gan tilti, tie jāiztaisno, tāpatās jāpārbūvē ir ārējās komunikācijas, elektrotīkli un cita veida komunikācijas. Šādi darbi maksā ļoti dārgi, bet tā ir iespēja, kā saglabāt kultūrvēsturiskās ēkas Latvijā un pasaulē. Mārtiņš uzsvēra vienu no galvenajiem būvju pārvietošanas iemesliem mūsdienās. Tas ir kultūras vēstures pieminekļu saglabāšana. Šīs te Emmaus kirķe pārvietošanas gadījums, kad būve tika pārvietota, padomājiet, 12 kilometrus Vācijā no Hoyersdorfas uz Bornu, ir īpaši ar šo attālumu. Bet šī nebūtu nav lielākā būve, kas veseli ir pārvietot, ir arī pārvietots 10 reizes lielāks. Tad šī bija 600 tonnas, bet ir arī 6000 tonnas liela būvi pārvietošanas gadījumi, tiesa gan ne 12 kilometru attālumā. Bet tie nav vienīgie. Vēsturiski, tātad, kā jau teicu, un Mārtiņš atzīmēja, ka mūsdienās būves tiek pārvietotas galvenokārt, lai saglabātu kultūru vēsturiskos pieminekļus, bet vēsturiski būves ir pārvietotas dažādu arī citu iemeslu dēļ, tā piemēram kara darbības dēļ, dažādu dabas apstākļu dēļ, piemēram plūdu gadījumos ir pārvietoti veseli ciemati, un diezgan ievērības cienīgs un būtisks būvju pārvietošanas gadījumi ir tiesisko apstākļu dēļ. Tā piemēram viduslaikos būves, koka būves, lauku reģionos ir tikušas pārvietotas galvenokārt pastāvošo nomas un lēņa tiesību iemeslu dēļ. Ir vairāki tiesību avoti, kā piemēram Sakšu spoguls, kurš arī bija spēkā Latvijas teritorijā. Ir vairākas normas, kurās ir tieši norādīti būvju pārvietošanas gadījumi, kad ir vai nav tiesības pārvietot būvi. Tāpat arī ir vairāk gadījumi, kad ir paredzēta pat krimināla atbildība. Par ko? Par būves nolaupīšanu, par tā saucamo hausraubu. Mūsdienās tas būtu neiedomājami, jo pat krimināla likumā, palasiet, ir noteikta atbildība zādzība par kustamas lietas. Nekustamu īpašumu nevar nozagt, nekustamu īpašumu var izkrāpt. Un tomēr, tātad šis viduslaiku uzskats, ka būve, kā tas arī ļoti lieliskā grāmatā, vācu grāmatā Bauten in Bewegung, tā es teiktu ir viena no pamat informācijas avotiem, ja kāds vēlas pētīt būvju pārvietojamību, jo īpaši viduslaikos un arī vēlāk, tad tas ir lielisks avots. Šajā grāmatā, rakstot par viduslaikiem, ir vairāk kārt uzsvērts, ka koka būves lauku teritorijā drīzāk ir uzskatāmas nevis par nekustamu īpašumu un tātad zemes gabalu sastāvdaļu, bet drīzāk ir uzskatāmas par kustamo īpašumu, jeb tā saucamā fahrende habe. Tas, kā jau teicu, lieliski raksturo šo viduslaiku būvju statusu, bet atkal uzsver lauku teritorijās un koku būvi. Piemēram, Šveicē, kādā vienā no kantoniem ir pētījums par to, ka apmēram 20% koka būvju ir kādreiz tikušas pārvietotas. Un ir diezgan arī interesants stāsts par kādu būvi, turpēc Šveicē, kura tiek šobrīd uzskatīta par senāko koka būvi Eiropā.
Tātad par Eiropas senāko koka būvi uzskatītā būve Niederöst Šveices kantonā Švuz tika būvēta 1176. gadā, nezināmā vietā. 1270. gadā pārvietot pirmo reizi. Ap 17. gadsimtu otro reizi, līdz 2001. gadā būve tika nojaukta un nolikta, ja tā varētu teikt, noliktavā. Diezgan pretrunīgs projekts, acīm redzot, bija iemesls šo būvi nojaukt, un tad no 2001. līdz 2014. gadam, kad būve atkal tika uzbūvēta, ja precīzāk, tas, kas no šīs būves bija palicis pāri, kā jūs redzat fotogrāfijās, diezgan pretrunīgs projekts, dažādi vērtēts no nozares speciālista, no kultūras vēstures pieminekļa aizstāvja, no sabiedrības viedokļa, un tomēr tas ir iemesls, tas ir veids, kā būve var tikt saglabāta, vēl pa vidu bija jāsavāc naudu, lai šo projektu realizētu. Tie ir samērā grūti realizējami, pretrunīgi, dažādi viedokļi tiek iesaistīti tajos gadījumos, kad tiek pārvietoti kultūras vēstures pieminekļi. Un tomēr nevar noliegt, ka tas ir veids, kā nepieciešamības gadījumā, patiešām, ja ir nepieciešamība, tad šādi pieminekļi ir saglabājami. Tātad būves tiek pārvietots visā pasaulē. Eiropā, jo īpaši daudz Amerikas Savienotajās valstīs, Āzijā, citos reģionos, tas nav nekas neparasts. Būvju pārvietošanas gadījumi, jo īpaši ir interesanti tad, kad tiek pārvietota būve neizjaucot, kā piemēram Mārtiņa stāstītajā gadījumā par Emmaus kirši, padomājiet, 12 kilometru pārvietošana, tas ir notikums visam tam reģionam, iespējams pat varētu teikt visai valstī. Šādi gadījumi izraisa sabiedrības interesi, ir saistīti parasti jau saistīti ar kādām interesēm. Piemēram, Emmaus kirši gadījumā tas bija brūnogļu atradnis, kur visam šim reģionam tas ļoti svarīgs enerģētikas nozarei svarīgs resurss, un šajā gadījumā es domāju, ka tas ļoti saprātīgs risinājums, kā risināt saimnieciskās intereses un saglabāt vēstures pieminekli. Līdzīgs gadījums ir tepat netālu Zviedrijā, Kirunas pilsēta tiek pārvietota, varētu teikt, vesela pilsēta, tam dēļ, ka ir blakus atrodas dzelzs rūdas atradnes, un šajā gadījumā tiek nojauktas mājas, bet dažas tiek pārvietotas arī, līdz ar to saglabājot šos te atsevišķus kultūras vēstures pieminekļus, bet tiek risināts sabiedrības intereses kopumā, kas saistīts ar resursu ieguvi. Bet vai šajā gadījumā varētu teikt, ka pilsēta brauc vai, piemēram, būves brauc? Drīzāk jau nē. Jāceras tomēr, kā jau teicu, ka būve kļūst par zemes gabalu vai apbūves tiesību sastāvdaļu būvniecības procesa rezultātā. Un kā tāda būve nav pārvietojama, pārvietošanas gadījumā tā būvniecības procesa rezultātā tiek demontēta un savienota ar kādu citu zemes gabalu, tā kļūst par pilnīgi cita zemes gabala sastāvdaļu un tādā juridiskā izpratnē par citu nekustamu īpašumu, ierakstīta citā zemes grāmatā galu galā, un tomēr šādā te kultūras vēstures pieminekļu izpratnē, tas tomēr ir tas pats objekts. Šis te kultūras vēstures objekts šajā gadījumā tiek saglabāts. Bet, atgriežoties, runājot par būvēm, mēs tomēr nevaram teikt, ka būves brauc, pat ja būves savienotība ar zemi ir neliela vai nekāda. Šis te, kā jau teicu, viens no šī video galvenajām atziņām būs tāds, ka būves savienojamība ar zemi
nav galvenais. Tas ir viens ļoti svarīgs aspekts, un tomēr arī Latvijas augstākās tiesas nolēmumos, tāpat arī Ģermāņu tiesības saimnes valstīs un anglo-amerikāņi dominē šī atziņa, ka ne jau savienojamība ir tas, kas nosaka, vai būve ir vai nav zemesgabala sastāvdaļas. Daudz svarīgāks ir mērķis vai nolūks, kam dēļ vai ilglaicīgums, uz cik ilgu laiku ir paredzēts būvēji atrasties vienā noteiktā vietā. Nu, un ļoti labi šo te būvju saistību ar zemi raksturo Vācijas būvniecības likumu. Vācijas federālajās zemēs katrā ir savs būvniecības likums, un tajos vienos no pirmajiem paragrāfiem ir noteikts. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht, auch wenn die Anlage durch eigene Schwer auf dem Boden ruht oder nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest benutzt zu werden. Es atļāvos nolasīt šo citātu vāciski, uzskatot, ka katram, kurš vēlas padziļināt, pētīt nekustamā īpašuma institūtu, būtu ieteicams sākt ar vācu valodas studijām. Nu, tas tā īsa atkāpe. Bet noslēdzot šo video, tad atgādināšu, ka būves ir pārvietotas pasaules vēsturē daudz, gan izjauktā, gan neizjauktā veidā, un tas nav nekāds retums. Iemesli ir dažādi, kā jau minēju, karadarbība, plūdu, dažādu dabas apstākļu dēļ, vai ļoti būtisks, man šķiet, es nepieminēju materiālu dārdzības dēļ. Tas ir viens no pamatiemesliem, kāpēc vēsturiski būves izjauktā, jo īpaši izjauktā veidā ir tikušas pārvietotas. Nu, un jo īpaši, protams, kā jau teicu, kultūra vēsturisko pieminekļu saglabāšana. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem mūsdienās, kāpēc būves tiek pārvietotas. Nu, un noslēdz šo video, izsakot cerību arī, ka mēs redzēsim Latvijā kādu ievērojamu būvi, kura tiks pārvietota, un iespējams šajā gadījumā mēs arī Latvijā varēsim teikt, lūk, būve brauc.